kopta tīruma malā aug dišu ozols. Tam apkārt viļņo labības lauks. Auglīgā zemē labāka raža. Bet kāda ir auglīga zeme? Latvijā lauksaimniecības augsne beidzamo reizi tā pa īstam pētīja vēl kolhozu laikos, kad Latvija atguva neatkarību un lauksaimniecība nostājās uz atšķirīgiem pamatiem, saimniekošanai bija vajadzīgi svaigi dati par augsnes izmaiņām. Tomēr augsnes izpēte tika atlikta, un uzkrātie, bet neatjaunotie dati par lauksaimniecības zemi vairs neatbilda patiesībai. Zemkopības ministrija spītīgi neatkāpās no plānotā un meklēja finansējumu lauksaimniecības augsnes izpētē. Līdz 2020. gadā šāds projekts ieguva finansiālu atbalstu no Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļiem, un darbs varēja sākties. Ieskaties dabas dzīlēs, un tu visu sapratīsi labāk. Tā reiz sacījis Alberts Einsteins. Paklausot zinātnieka aicinājumam, nu jau 3. gadu Latvijas lauksaimniecības zeme tiek pētīta, analizēta un reģistrēta. Izveidota arī Nacionālā augsnes oglekļa monitoringa sistēma un pilnveidota siltumefekta gāzu, jeb SEG aprēķināšanas sistēma. Līdztekus augsnes tiešajai izpētei ir pilnveidota informācija par Latvijas lauksaimniecības zemi, pielāgota klasifikācija un atjaunota augsnes datubāze. Īpaša augsnes izpēte veikta Platones un Taurenes pagastā, kur ir tipiska Latvijas ainava. Augstiene un pauguraine Taurenē, bet zemiene un līdzenums Platonē. Projektā tiek veiktas daudz dažādas aktivitātes, bet tās viss ir vērsts uz vienu mērķi – iegūt un uzlabot mūsu zināšanas par augsni. Augsne skar mūs visus, ne tikai lauksaimniekus. Augsne ir atbildīga par 95% no pasaulē saražotās pārtikas. Augsne ir pamats mūsu videi un bioloģiskai daudzveidībai. Bet augsne ir sarežģīta un kompleksa. Tādēļ tā ir jāpēta un ir jāiegūst dati par to. Projekta dalībnieki, ņemot par pamatu vecās augsnes kartes, Taurenē un Platonē veica dziļrakums. Augsne atkārtoti tika zondēta un kartēta. Tādā veidā tiek radīta jauna augsnes izpētes metodika un mūsdienām atbilstoša augsnes klasifikācijas sistēma, kas salāgota ar starptautiskajiem standartiem. Paralēli visā valstī, izmantojot gan dziļrakums un zondējums, gan digitālās izpētes un mašīnu mācīšanās metodas, apsakota un skaitīta kūdraugsne. Latvijas universitātes zinātnieki bieži viesojas arī arhīvā. Vēsturiskie dati bija vajadzīgi, lai pilnveidotu Latvijas pašreizējās augsnes kartes. Projekta īstenošanas laikā augsne nodrošināja sadarbību ne tikai starp zinātniekiem, politikas veidotājiem, dažādām organizācijām, bet arī tātad starp projekta īstenotājiem, izpildītājiem, pētniekiem un arī zemniekiem. Pirmajā lauka darba uzsākšanas dienā, kad norisinājās kartēšanas darbi, tad vienā pagastā mūsu darba izpildītāji gandrīz tika arestēti, jo īpašnieks izsauca policiju. Cits gadījums interesants, ka mūsu kartētāji devās laukā, lai kartētu šīs teritorijas. Tā rezultātā tātad šos mūsu projektu izpildītājus ielēca govju bars, un pie viena arī sākās dabas stihija, pērkona negaiss, un atlika mūsu darbiniekiem tikai patvērties grāvī, kā rezultātā būtībā šīs govjas neizlaida mūsu darbiniekus no grāvja ārā. Un turklāt mūsu pētniekiem līdzi bija metāliskās zondes, kas, protams, veicina papildus stresu pērkona negaisa laikā, un tā kā ir bijuši šādi gadījumi. Augsne ir milzīga dabīgā oglekļa krātuve, un ogleklim lauksaimniecībā pašlaik pievērsta īpaša uzmanība. Lai oglekļa daudzumu Latvijas lauksaimniecības augsnē apzinātu, tika radīts oglekļa monitoringa punktu tīkls un izveidota datu bāze par oglekļa krājumiem. Visā Latvijas lauksaimniecības zemē izveidoti oglekļa mērījumu punkti. Tajos valsts augu aizsardzības dienesta eksperti turpina ņemt augsnes paraugus, ko analizē agroķīmijas laboratorijā.
un turpina papildināt izveidoto augsnes oglekļa datu bāzi. Visi jau pašlaik iegūtie un vēl nākotnē iegūstamie dati ir liecinieki Latvijas lauksaimniecības augsnes veselībai. Vai jūs zinājāt, ka augsnē ir 3 reizes vairāk oglekļa nekā atmosfērā? Un pat 4 reizes vairāk nekā visos augos un dzīvniekos kopā? Mūsu mērķis ir iegūt informāciju par augsnes oglekļa saturu Latvijas augsnēs un izveidot datubāzi, kur šo informāciju uzkrāt. Katrā no 200 oglekļa monitoringa punktiem ir paņemti 15 augsnes paraugi, 3 dažādos dziļumos, 0, 10, 10, 20 un 20, 40 cm dziļumā. Bet to, kas notiek tālāk, mēs redzēsim laboratorijā. Visi augsnes paraugi tiek nogādāti šeit, Augšņu agroķīmiskajā laboratorijā, kur tie tiek analizēti, un tajos tiek noteikti dažādi parametri, to starp kopējais oglekļa saturs. Šī informācija ir svarīga, lai risinātu dažādus ar ilgtspēju un klimata pārmaiņām saistītus jautājumus. No manis vislielākā pateicība zemes īpašniekiem, kur laukos šobrīd ir ierīkoti oglekļa monitoringa punkti, jo viņi bija kā stūrakmens šajā projektā. Zinātne sākas tik līdz cilvēks sāk mērīt. Zinātne nav iedomājama bez mēra. Tāpēc augsnes monitoringā iegūtie analīžu dati ceļo uz Latvijas Valsts Mežu zinātnes institūtu Silava, kur datus analizē un apraksta iekļaušanai siltumnīca efekta gāzu emisiju aprēķinos, jeb SEG, kā arī nosaka augsnes oglekļa uzkrājumu. Līdztekus Valsts augu aizsardzības dienas sniegtajiem datiem institūta Silava zinātnieki veic ilgtermiņa pētījumus, kuros veic mērījumus un ir ievākti un izanalizēti paraugi. Vienlaikus ar augsnes SEG mērījumiem, turpmākām analīzēm ievākti ir augsnes ūdens paraugi un veikts emisiju ietekmējušo faktoru monitorings. Šie dati uzlabos SEG emisiju aprēķinus, ļaujot lietot aizvien precīzāku metodiku. Viens no tādiem atklājumiem mums projektā bija palielināts dislāpekļa oksīda, jeb smieklu gāzes emisijas platībās ar paaugstinātu gruntsūdens līmeni. Un tad mēs tā domājām, varbūt, ka tur varētu sanākt tāds starpsektorāls pētījums sadarbībā ar sociālās jomas pētniekiem, paskatīties un panalizēt, kādēļ tad mūsu cilvēki tā ir iemīļojuši purvu takas. Varbūt, ka tur ir kāda sasaiste ar to, kad ir gūstamas pozitīvas emocijas, atrodoties dabā, tīpaši pavasarī, kad šīs smieklu gāzes koncentrācija ir augstāka. Tas tāds doma nākotnē, varbūt paturpināt pētījumus tajā virzienā, sadarbojoties starp nozarēm. Kā jau visi radoši cilvēki, arī zinātnieki zina, kas ir iedvesma, cik grūti dažreiz ir to atrast un saglabāt. Bet, ja viņi to atrod, tad ar prieku dalās savās gudrībās ar citiem. Visam 3 gadu pētījumam Latvijas lauksaimniecības zemē palīdzējuši eksperti no Norvēģijas Bioekonomikas pētījuma institūta, jeb NIBio. Palīdzība bijusi gan teorētisku mācību veidā, gan praktiskā darbībā Norvēģijas un Latvijas augsnē, tās aprakstīšanā un kartēšanā, datu analizēšanā, interpretēšanā un ievedē. Tāpat norvēģu kolēģi ļāvuši izpētīt savas ar augsni saistītās datubāzes, to strukturēšanu un savietojamību. NIBio sekojuši līdz visiem Latvijas augsnes izpētes projekta procesiem, snieguši ieteikumus un atbalstu. Īpašu uzmanību NIBio kolēģi pievērsuši projekta partneru jau iegūto datu atkal izmantošanai, kas ir ikdienišķa prakse šajā Ziemeļvalstī un kas būtu vairāk iedzīvināma Latvijā. Soils are important for all of us. A sustainable food production relies on well-functioning soils. Reliable, good quality soil data is necessary to make wise decisions on the use of the soils. Only then the soils will be part of the solution regarding both food production and climate adaptation. Latvijas lauksaimniecības augsnes izpēte nebūtu notikusi bez Zemkopības ministrijas uzstājības par šī projekta svarīgumu.
Kas tad ticis projektā paveikts? Ir pilnveidota vēsturiskā Latvijas lauksaimniecības augsnes informācijas datu bāze un Latvijas Nacionālā augsnes klasifikācijas sistēma, pieskaņojot to pasaules augsnes klasifikācijas jaunākajām prasībām. Ir izstrādāta augsnes kartēšanas metodika un novērtēta kūdras izplatība lauksaimniecības zemē. Ir ierīkotas augsnes oglekļa monitoringa vietas un izstrādāta siltumnīca efekta gāzu emisiju faktori melorētajai organiskajai lauksaimniecības zemē. Un līdztekus taustāmajiem ieguvumiem Latvijas augsnes eksperti ieguvuši zināšanas un pieredzi, kā arī papildinājumu. Projektā cilvēki apmācīti augsnes aprakstīšanā un kartēšanā, tajā skaitā nepieciešamajos lauka darbos. Mūsu projekta veiksmes stāsta pamatā ir spēcīga un profesionāla komanda. Projekta īstenošanas laikā, kad mēs visi tikām izraut no ierastās komforta zonas, svarīgākā bija kopības sajūta un virzība uz mērķi. Mērķi Latvijai tika nepieciešama vajadzīga projekta, ko radīt Latvijai neatkarības gados kaut ko paliekošu, apjomīgu un nepieciešamu. Esam strādājuši un esam spējuši sadarboties dažādos līmeņos ar dažādām iestādēm, lai maksimāli efektīvi sasniegtu un virzītos uz projektu noteiktiem mērķiem. Esam spēcīga, motivēta komanda, un šādu komandu mēs varam arī kalnus gāzt. Zemes dzīvi var izprast vienīgi paturot prātā debesis. Vienkārši jautājums. Kam viss šis projektā paveiktais ir vajadzīgs? Atbilde – ikvienam, kurš staigā pa zemi. Bet, ja vērtējam projektu konkrētāk, jebkuram ar augsni saistītajam, tie nav tikai mūsu pamatīgie un digitālās tehnoloģijas apgūšie zemnieki. Tie ir arī augsnes eksperti, zinātnieki, ierēģi un politiķi, valsts un nevalstisko iestāžu darbinieki. Visi, kuri veido un realizē Latvijas augsnes politiku. Jo dzīva planēta sākas dzīvā augsnē. Ļoti bieži mums jebkuri lēmumi tiek balstīti emocijās. Ja, mēs emocijas, migloti, smidzināti slikti, aizliedzam, to aizliedzam. Kur paliek zinātnieki? Mums vajag zinātnē balstīts lēmums. Un tā būtu jābūt. Jebkurai lietai, jebkuram lēmumam būtu jābūt zinātnē balstītiem. Un šis, es domāju, kalpo lieliski, lai reāli zinātu procesu augsnē. Un noteikti tas varbūt ir labs sākums un jāturpina vēl, lai mēs varam dot zinātnisku pienesumu praktiskajā lauksaimniecībā. Protams, ir svarīgi atkārtot vēl pēc perioda, tad jau ir 3 atskaites punkti, un tad jau mēs varam redzēt to virzību. Tāpat kā dzīva planēta sākas dzīvā augsnē, tā dzīves projekts sākas dzīvā komandā. Visu projektu kopā satur projekta vadītājs un Zemkopības ministrijas izveidotais kodols. Sākot no projekta idejas un projekta plānošanas, partneru atrašanas, naudas plūsmām, līdz pat reāliem darbiem, atskaitēm, komandējumiem, vizītēm, reiķiniem, semināriem, konferencēm un visam citam. Tie esam mēs. Attiecībā uz augsnes datiem mēs esam kā aizīts miglā. Mums dati ir, bet mēs tajos maldamies. Lai mēs nebūtu kā aizīts miglā, ir šis projekts. Vispirms ir jāzina, kas ir augsne, tikai tad to varam pārvaldīt. Es atbalstu saudzīgu darbu ar zemi, jo Zeme ir vienīgā zināmā planēta, uz kuras ir šokolāde. Mūsu projekts ir tikai sākums, tikai sēkla, un es ticu, ka tas nesīs labus augļus Latvijai. Projekts ir dzīves. Lai to precīzi iekonservētu papīros, reizēm jākļūst par farmaceitiem vai pat iluzionistiem. Bet kā Mirtas tante teica, papīri mums ir kārtībā. Es nespētu un nemēģinātu jums iemācīt mīlēt raini, bet mēs varam kopīgi mācīties mīlēt augsni un cienīt to. Un saprast, ka tā zeme, pa ko mēs staigājam, ka tā ir dzīva un no tās sākas visa planēta. Man pieder tēvu zeme ar visām atmatām. Man pašam kungam būt, man pašam arājam.